Hei, mans vārds ir Gunita Lakziņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 35. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Šonedēļ es esmu atgriezusies darbā un ierastajā režīmā, bet problēma ir tā, ka es joprojām neprotu sabalansēt atpūtas un darba režīmu. Tāpēc es lūdzu jūs palīdzību, lūdzu padalieties, kā jums tas izdodas, sevišķi tie, kur strādā monotonu darbu pie datora, ko jūs darat, lai jūs pamanītu to brīdi, kad ir jāatraujas no datora. Tā kā iesaka fizioterapeiti, 30-40 minūtes pie datora un tad 10-15 minūtes nost. Man ir pulkstenis, kurš it kā novibrē, ka es stundu nekustos, bet, kā jau esmu teikusi, nevienmēr pamanu to. Turklāt tajā brīdī, teiksim, es esmu pusi rindkopā, es domāju, es izlasīšu rindkopu līdz galam, un atkal man aiziet otra stunda, un es vienkārši nepamanu. Sakiet, lūdzu, kā jūs ar šo cīnaties, un vai vispār cīnaties? Varbūt es tāda neesmu vienīgā, kur kā pieliek pie datora, tā tur arī paliek, un par to, protams, nav priecīga mugura, par to nav priecīga acis, un, protams, visu veselību kopumā. Tā kā gaidīšu jūsu ieteikumus. Paldies un čau, čau, čau!